Daļās dāmas un kungi. Sadarbībā ar katalogiem Otto Apart un Tres Wes aplūkosim dažas pavasara-vasaras tendences 2010. gada ielu modē, ieklausoties stilistes Zanes Pallo ieteikumos, kā šo sezonu kombinēt apģērbu un apavus. Sezonas hīts, zvēru raksti, legingi, kas šogad ir īpaši oriģināli. Legingi šosezon ir īpaši ērti kombinējami, gan ar topiņiem, gan ar tunikām, gan ar īpašām kleitiņām. 80. gada metāliskais spīdums atkal ir ļoti aktuāls. Fliteru topiņi un žaketes ir šīs sezonas hīts. Skaisti zamšādas apavi, ko piedāvā katalogs, visās krāsās, kas ir ļoti oriģināli un ir īpaši viegli kombinējami ar golfa zeķītēm un legingiem, kā arī ar īsiem šortiņiem un spīdīgiem topiņiem. Ja vēlaties sekot modei, palutiniet sevi ar zvēru rakstiem, rotātu topiņu vai kleitu un bikšu vietā droši izvēlieties legingus, kurus kombinējiet ne tikai ar kurpēm, bet arī ar pavasarīgiem ielas apaviem. Un nebaidieties no spīdumiem, fliteriem un gliteriem. To šajā pavasarī nevar būt par daudz. Ir dažādi veidi, kā sevi iepriecināt, un viens no tiem ir ļauties krāsainām pārvērtībām. Šos un citus apģērbus atradīsiet internetā www.ottolatvia.com un www.treswes.lv. Bet pieteikties bezmaksas papīra katalogiem varat pa tālruni 67 15 12 80. Pavasaris ir īstais laiks uzdrīkstēties, būt satriecošai, tāpēc nebaidieties eksperimentēt un atklāt sevi no jauna.